Sveiciens mūsu skatītājiem un klausītājiem sarunu raidījumā un podkāstā Triggeris. Mani sauc Lidija Terlānova, es esmu kāzu un pasākumu vadītāja, kā arī multimāksliniece. Mēs šobrīd atrodamies skaistā vietā ar nosaukumu Rāmava Debkina muiža. Top mūsu pirmais raidījums un triggera tēma ir klientam vienmēr taisnība. Šis uzskats ir izveidojies pagājušajā gadsimtā un nereti arī mūsdienās ietekmē pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju savstarpējo komunikāciju un attiecības. Taču vai klientam vienmēr ir taisnība? To mēs centīsimies noskaidrot šodien sarunu raidījumā Triggeris. Pakalpojumu sniedzēji mūsdienās tiek raksturoti kā profesionāļi, kas piedāvā pakalpojumu, kas var būt gan taustāms, gan arī netaustāms. Šie pakalpojumi ir nepieciešami klientiem jeb pakalpojumu saņēmējiem, lai apmierinātu viņu vēlmes un vajadzības. Bez pakalpojumu sniedzējiem mūsu dzīve būtu diezgan sarežģīta, mēs nevarētu apmierināt savas vajadzības un sasniegt savus vēlamos mērķus un sapņus. Pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju starpā veidojās savstarpējās attiecības. Vairs nav tie laiki, kad klienti jeb pakalpojumu saņēmēji nāca uz papīra reklāmām un uz uzlīmītēm ar pakalpojumu jeb preci. Šobrīd pakalpojumu sniedzēji vēršās pie pakalpojumu saņēmējiem tiešā veidā caur video, caur bilžu un tekstu formātiem. Tas savā veidā atvieglo gan pakalpojumu saņēmēju, gan arī pakalpojumu sniedzēju komunikāciju, jo diezgan ātri palīdz saprast, vai pakalpojumu sniedzējs der pakalpojuma saņēmēju. Ar pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju veidojas attiecības jau pašā darbības un sadarbības sākumā, neatkarīgi, kurā jomā tiek sniegts šis pakalpojums. Šis ir divu virzienu sadarbības jautājums. Tātad gan pakalpojumu sniedzējs, gan pakalpojumu saņēmējs, kā divi subjekti sadarbojas un savstarpēji runājot un sarunājot detaļas, vienojas par pakalpojuma izpildi un saņemšanu. Ņemot vērā to, ka šī ir divvirzienu sadarbība, tātad sadalījums ir 50% no pakalpojuma sniedzēja iesaistē un 50% ir no pakalpojuma saņēmēja. Ņemot vērā to, ka ar šo teikumu klientam vienmēr ir taisnība, jau pašā sākumā tiek veidotas nevienlīdzīgas attiecības, sadarbība nav iespējama vienlīdzīgā kārtībā un nereti tiek pārkāptas pakalpojuma sniedzēja tiesības vai arī pakalpojuma sniedzējs tiek pakļauts dažāda veida iespaidošanām. Par ko? Pakalpojuma sniedzējs loģiski, ka klusē. Kādēļ pakalpojuma sniedzēji nejūtās droši runāt par savām pieredzēm un aizstāvēt sevi gadījumos, kad klientam nav vienmēr taisnība. Kādēļ pakalpojumu sniedzēji izvēlas noklusēt un izlikties, ka viss taču ir kārtībā, lai gan nav, un tiek ietekmēta fiziskā, emocionālā un mentālā veselība un pakalpojumu sniedzēja darbs. Viens no iemesliem ir bailes. Bailes pazaudēt savu vietu, bailes pazaudēt turpmākos klientus. Un šīs bailes nereti ir par iemeslu, kādēļ pakalpojumu sniedzējs izvēlas klusēt. Taču ir vērts pieminēt, ka šāda veida destruktīvas attiecības no klientam vienmēr taisnība spēj nodarīt lielu kaitējumu arī paša pakalpojuma sniedzēja personībai
sagraujot to no iekšpuses, par ko klients, kuram vienmēr ir taisnība, nekad neuzzinās. Vai klients, kuram vienmēr ir taisnība, būs laimīgāks par to, ka viņam ir taisnība? Tas arī paliks neatklāts jautājums. Vai klients, kuram vienmēr ir taisnība, panākot savu taisnību no pakalpojumu sniedzēja, kurš ir morāli iznīcināts, jutīsies labāk? Žēl, mūsdienu sabiedrībā nereti valda uzskats, ka mentālā veselība un emocionālā pašsajūta nav tik svarīga, jo var taču dzīvot tālāk un nedomāt par to. Taču ir pierādīts, ka cilvēka psihoemocionālais stāvoklis atstāja lielu iespaidu uz viņa fizisko veselību, kas attiecīgi ir instruments pildīt darbu. Un ja cilvēks pēc situācijām, kurās klientam ir vienmēr taisnība, nespēja funkcionēt un pildīt savu darbu tālāk, diemžēl tā skaitās kā morāla pāri darījuma forma. Parasti veselīgā komunikācijā starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju kritikas izteikšanas veids un forma ir draudzīgs un rekomendējošs. Starp šiem diviem subjektiem izveidojas tiešām attiecības, un cilvēki savā starpā saprototies, viņi spēj vienoties par jebko, kā arī viņi pieņem viens otru, jo saprot, pie kā ir nākuši, taču ko darīt, ja gadās situācijas, kur kritika ir grūti nosaucama par kritiku un atstāja iespaidu uz pakalpojumu sniedzēja veselību. Kā dzīvot tālāk? Pirmais, ko ir jāņem vērā, attiecības veido divi savstarpēji iesaistīti subjekti – pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs. Otrais, noteikti ir jāatcerās, ka attieksme rada attieksmi. Trešais, ir vērts arī pieturēt prātā to, ka mēs visi esam cilvēki un ikvienam pakalpojumu sniedzējam var atgadīties dažāda veida situācijas un pasargāts nav pilnīgi neviens. Ceturtais. Ja mēs klusēsim par to, kas notiek, tā tad mēs to pieņemsim par normu. Un tas arī turpinās notikt. Vērsīšu uzmanību, ka ļoti bieži un pārsvarā gadās klienti, jeb pakalpojumu saņēmēji, kuri nāk ar savu 50% ārtavu veidot attiecības ar pakalpojumu sniedzēju, un pakalpojumu sniedzēji ļoti priecīgi ielikt nevien savus 50, bet visus 70. Un vienmēr atcerieties, ka attieksme rada attieksmi, un pakalpojumu sniedzējs vienmēr būs priecīgs izdarīt vairāk, nekā patiesi klients ir lūdzis, ja attiecības starp pakalpojumu sniedzējiem un pakalpojumu saņēmējiem būs veselīgas, pozitīvas un atbalstošas. Kā pakalpojumu sniedzējam, neatkarīgi no jomas, atkopties no destruktīvas pieredzes un doties uz priekšu? Pirmkārt, atļaut sev būt. Un atļaut sev būt tajās emocijās, kas notiek, un atļaut tur sev pabūt. Bet nospraust laiku, cik ilgi. Otrais. Pakalpojumu sniedzēji mīl tik ļoti savu darbu, ka viņi iet un dara, taču uzticēties cilvēkiem no jauna prasa laiku. Tāpēc dod sev to laiku. Tev nav jāuzticās cilvēkiem uzreiz. Trešais. Vienmēr atceries, ka tu neesi viens. Lai gan liekas, ka
destruktīva pieredze ir notikusi ar tevi un tu esi vienīgais, ar ko vispār kādreiz tā ir noticis, tā nav. Neviens pakalpojumu sniedzējs, pilnīgi neviens nav pasargāts no destruktīvas pieredzes. Nākamais, 4. Vienmēr atceries, ka attieksme rada attieksmi. Un nevienmēr šo attieksmi pakalpojumu sniedzējs ir spējīgs ietekmēt no savas puses, kas ir vienpusēji, ja nav otri 50%. 5. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir ļoti dažādi cilvēki, kas ir skaisti, jo citādi pasaule būtu ļoti garlaicīga. Tādēļ ir vērts atcerēties, ka šāda veida destruktīvas pieredzes būs. Bet jautājums ir, kā pēc iespējas ātrāk tikt pāri tam un iet uz priekšu. Un pēdējais. Nereti pēc destruktīvām pieredzēm izskan viedoklis, ka tu neesi gana iemācījies, tu neesi gana kaut ko sapratis. Taču mans ieteikums būtu nepalikt ilgi šajā domā, jo šī doma diemžēl aizved uz cietēju pozīciju, un vienīgais, ko šajā pozīcijā var darīt, ir preparēt sevi un stagnēt. Tādēļ pēc iespējas ātrāk iesaku pieņemt to, ka cilvēki ir dažādi un tas ir skaisti, atrast veidu, kā tu sev vari palīdzēt pats vai pati un iet uz priekšu. Un vienmēr atceries, ka tad, kad tu nezini, ko darīt tālāk, ir jāceļas un jāiet uz priekšu. Vēlos arī piebilst to, ka ikviena pakalpojuma sniedzēja sirsniņā dzīvo tie klienti, kuri ir nākuši ar lielu mīlestību un atdevi, un tādu vienmēr ir ļoti, ļoti daudz. Taču klienti, kuriem vienmēr ir taisnība, ir ļoti noderīgi pakalpojumu sniedzējiem, jo viņi iemāca pakalpojumu sniedzējiem sevi novērtēt un mīlēt, ar ko nereti pakalpojumu sniedzējiem ir grūtības. Un nobeigumā, ko es varētu novēlēt visiem pakalpojumu sniedzējiem un visiem pakalpojumu saņēmējiem, kas mani skatās un klausās, mīļie, esiet lūdzu laipni viens pret otru, pret sevi pirmām kārtām. Un atcerieties, ka laipnība nemaksā neko. Mums katram ir savs trigeris, vienam lielāks, citam mazāks. Kas ir tavs trigeris? Iesūti savu trigeri un atbrīvojamies no trigeriem kopā.